Marts – zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas mēnesis skolas un pilsētas, novada un reģiona mērogā. Priekšā – zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana valstī. Tuvāk un vairāk par šiem svarīgajiem notikumiem mēs palūdzām pastāstīt direktora vietnieci Natāliju Petrovu. 2017. gadā, 17. martā, Daugavpils Universitāte notika Latgales novada zinātnisko pētniecisko darbu konference. Šai konferencei Daugavpils 3. vidusskola iesūtīja 10 zinātniski pētnieciskos darbus. 9 darbi bija izvirzīti dalībai konferencei, un visi 9 darbi ieguva godalgotas vietas. Mēs priecājamies un apsveicām pirmās pakāpes diplomus ieguvējus. Un tas ir 12. B klases skolnieces Veronikas Ūdres darbs, ģeogrāfija vadītāja skolotāja Ināra Jāsvina. Tas arī ir darbs ekonomikā. Autori ir 12. klašu skolēni Karina Savicka un Jānis Blēdels, vadītājs skolotājs Nauris Kupcovs, kā arī pirmos pakāpes diploms ir 12. A klases skolēnam Georgijam Pliska, darbs informātikā, vadītāja skolotāja Olga Pirjevalova. 2 darbi ir novērtēti ar 2. pakāpes diplomiem. Tas ir darbs Veselisas Kirikovas, 12. A klases skolnieces, darbs ķīmijā, vadītājs skolotājs Andrejs Zajičenka un Sergejs Zabarovskis, kā arī 2. pakāpes diploms ir 10. A klases skolēnam Artūram Butānam, darbs filoloģijā, vadītājs skolotāja Tamāra Platkova, Ilona Dziļugina. Ar 3. pakāpes diplomiem ir apbalvoti 11. B klases skolnieces Violeta Rabakova un Viktorija Kirjeva, darbs ķīmijā, vadītāja skolotāja Valentina Jefimova, un 8. B klases meitiņu Elvīras Bitānes un Arīnas Boldevienka, darbs mākslā, vadītāja skolotāja Irēna Ciminska. 2 darbiem ir atzinības raksti. Tas ir Valērijas Soņinas darbs pedagoģijā, skolotājas Olga Vasiljeva un Diana Zaharieviča. Un arī vēl viens darbs pedagoģijā, 11. B klases skolnieces Līzas Čumikas, vadītāji skolotāji Valentina Jefimova un Sergejs Smirnovs. Mēs pateicamies visiem skolēniem, visiem skolēnu darbu vadītājiem, konsultantiem par ieguldīto darbu. Gribas arī atzīmēt, ka 4 darbi ir izvirzīti arī valsts konkursam. Mēs tagad gaidīsim izsaukumu un turēsim īkšķus par mūsu skolēniem. Gribētos arī pateikt, ka 22. martā notika skolas pētniecisko darbu aizstāvēšana, kurās piedalījās 10. un 11. klases. Visi darbi bija ļoti interesanti, skolēni ļoti radoši pastrādāja, un cerēsim, ka nākamgad lielākā daļa no šiem darbiem piedalīsies arī Latgales novada zinātniski pētniecisko darbu konference. Lai visiem veicas!